Labvakar, maija pēdējā ceturtdienā, kad mēs raidījums Lidojuma plāns sniedzam jums iespēju vismaz uz pusstundu atlikt smagās domas par to, kam atdot savu balsi jau šajā nedēļas nogalē. Šoreiz raidījumā stāstīsim par darbiem, kuros tiek izmantota aviācija. Atminaties, jau iepriekš esam stāstījuši, kā helikopteri tiek izmantoti dažādu sarežģītu montāžu darbu īstenošanai. Esam stāstījuši par to, kā mazās lidmašīnas tiek izmantotas, lai noteiktu siltumtrašu kvalitāti, kā arī vakcinētu meža dzīvniekus. Tagad pienācis laiks uzzināt, kā ar helikopteru palīdzību tiek gādāts par stabilu elektroenerģijas padevi Latvijā. Bija diezgan sen, tas bija 96. gads, kad mēs faktiski no Somijas bija paraugu demonstrējumi Latvijā, helikopteri attīrīja vidējā sprieguma līniju trases. Tanī brīdī darbi norisinājās Pierīgā, Salaspilī un Rietumu reģionā, tas ir Ventspils pusē. Paraugu demonstrējums tas bija. Mums radās pārliecība, ka šis ir ļoti efektīvs līdzeklis, kādā veidā tīrīt līniju trases vietās, kur viņas nav pieejamas, kur mēs nevaram tikt no zemes klāt. Tātad, un arī praksa rāda to, ka šīs iztīrītās trases veido biezu apaugumu gar līniju malām. Tātad darbs ir efektīvs un daudz ātrāks nekā to var izdarīt ar rokām. Un tomēr, lai cik labi Somi arī savu varēšanu nodemonstrēja, Latvijai šādi darbi netika veikti nākamos 15 gadus, līdz dabas stihija bez elektrības atstāja vairākus desmitus tūkstošu mājsaimniecību Latvijas austrumos un ziemeļaustrumos. Mēs atsākām helikopteru pakalpojumus izmantot 2011. un 2012. gadā. Faktiski, un tas pamudinājums atgriezties pie helikoptera bija šīs snieglauzes, kas bija gadu mijā no 10. uz 11. gadu. Kad mums nāca palīgā helikopters, tātad atbrīvoja šīs gaisvadu līnijas no kokiem, kas bija no smaguma noliekušies. Un tādējādi, pietiekoši lielu un efektīvu darbu viņš izdarīja, un tad mēs nācām pie secinājuma, ka mums vajag turpināt šo tātad vertikālo apzāģēšanu no gaisa 20 kV līniju trasēm. Helikopters spēja ātri un kvalitatīvi atbrīvot elektrolīnijas no apledojušajiem un apsnigušajiem zariem, kas iespējami īsākā laikā atļāva arī atjaunot elektroenerģijas padevi, un jau nākamajos gados vidējā sprieguma elektrolīniju uzturēšana ar helikopteriem tiek veikts kā plānveida darbs. Tiesa nav gluži tā, ka helikopters bīstamos kokus un zarus zāģētu visur. Tie darbi, ko mēs veicam ar helikopteri, ir vairākas prasības, kas ir vajadzīgas, lai viņš būtu efektīvs. Tie noteikti blīvi meža apvidi, jo Latvijā 94,000 kilometri gaisvadu līnijas, 5,000 kilometri iet caur mežainiem apvidiem. Tātad tās ir vietas, kur ar citu tehniku ir ļoti grūti piekļūt. Tas ir tā kā pirmais tāds pats galvenais faktors, kāpēc. Otrs ir efektivitāte. Ja mēs varam mērīt, tad 40 minūšu helikoptera darbs atsver 4 cilvēku brigādes darbu, ko viņi var izdarīt 2 dienās. Tātad tā efektivitāte ir pietiekoši liela un pietiekoši laba. Mēs helikoptera darbošanos gar elektrolīnijām varējām vērot Vidzemē. Tāpat kā Latgali, šis ir arī galvenais reģions, kur helikopters visbiežāk tiek piesaistīts bīstamo zaru un koku izzāģēšanai. Zinot mūsu Latviju, kāds ir ģeogrāfiskais stāvoklis, kāds ir apmežojums, mēs skaidri zinām, ka lielākie meži tomēr mums ir Latgale un Vidzemes puse, bet helikopters strādā visā Latvijā. Viņš ir zāģējis gan Rietumu reģionā, Ventspils apkārtnē. Šobrīd darbi pabeigt Latgalē un darbi turpinās šeit Vidzemē. Ja mēs varam salīdzināt elektrotīklu ar cilvēku asinsriti, tad tās ir tās artērijas, tās maģistrāles, pa kurām faktiski bojājums vidējā sprieguma līnijā izsauc ļoti daudz elektrības nodzēšanas klientiem. Tad šo akcentu mēs liekam uz vidējā sprieguma taisni līnijām, kas dod lielāko efektu. Izrādās iepriekšējos 2 gados helikopters palīdzējis no bīstamiem zariem kopumā atbrīvot nedaudz vairāk nekā 500 km vidējā sprieguma elektrolīniju. Šim gadam izvirzītie plāni krietni pārsniedz iepriekšējos 2 paveikto. Šogad ir paredzēts 600 km ar helikopteru izzāģēt. Ja mēs skatāmies par statistiku, kāda ir bijusi mums 11. un 12. gadā, tad ir virs 500 km pār abiem gadiem izzāģēta, bet šobrīd es saku mums, plāns vai mērķis ir diezgan ambiciozs 600 km šī gadā. Savukārt, nedaudz atskatoties vēsturē, izrādās pirmie pasaulē helikopterus elektrolīniju uzturēšanai esot sākuši izmantot amerikāņi. Vēlāk šī praksa īstenot arī Eiropā, bet šobrīd visaktīvāk helikopters bīstamo koku izzāģēšanai tiek izmantots Somijā un Zviedrijā.
Tieši šo valstu pārstāvji ir arī galvenie vertikālās izzāģēšanas īstenotāji Latvijā. Mūsu pašu piloti un uzņēmumi šiem darbiem neesot pietiekami meistarīgi un pieredzējuši. Pirmie, kas sāka šo vertikālu apzāģēšanu, amerikāņi bija. Amerikā tas tika sākts, tad to pārņēma Šveici, tad to pārņēma Somija, Zviedrija, faktiski Somija, un pēc Somijas esam mēs, kas praktizē šo te vertikālu apzāģēšanu. Skatoties šo darbu specifiku, kāda ir, to, ka tās ir elektropārvades līnijas, pilotam jābūt ļoti augstas profesionālās kvalifikācijas, un Latvijā dotajā brīdī mēs neesam atraduši tādus speciālistus, kas varētu to izzāģēt. Šiem cilvēkiem, kas ir mūsu sadarbības partneri, viņiem ir pietiekoši liela praksa Somijā, Zviedrijā, kur viņi veic līniju attīrīšanu. Pieļauju, kad ar laiku varētu rasties arī Latvijā šādi, bet dotajā brīdī mēs izmantojam tomēr. Te gan iestarpināsim, ka arī pieredzējušajiem somiem, kas var lepoties ar tūkstošiem nolidotu stundu, veicot tieši zaru zāģēšanu, Latvijā tomēr ir zināms izaicinājums. Izrādās, Somijā koki ir daudz zemāki, to esot arī mazāk, un darbi notiek raitāk. Savukārt Latvijas mežos viņiem ir krietni jāpasvīst. Tādēļ nav arī nekāds brīnums, ka darbu pārņemts un cīnoties ar grafiku, kas jāpaveic. Somijas pilotu mēs varam redzēt darbā, bet uz sarunām viņš pierunājums nebija. Savukārt runājot par pašu helikopteru, kas tiek uzskatīts par darbiem piemērotāko, izrādās tas ir Latvijā diezgan bieži sastopamais Robinsons. Zāģis ir piestiprināts 20 metru garā atsaitē un 8 metrus garās iekārtas izvietotas 10 zāģripas, bet pilots zāģa darbu vada no kabīnes. Helikopters ir gana jaudīgs un manevrēt spējīgs, tādēļ šādiem darbiem tiek bieži izmantots. Helikopters droši spēj veikt darbus arī Lietuvā, un vienīgais būtiskais traucēklis ir vējš. Maksimālais vēja ātrums nedrīkst pārsniegt 10 metrus sekundē. Apmēram 40 minūtes helikoptera darba pielīdzināmas 2 dienu cilvēku roku un meža tehnikas darbiem. Turklāt elektrolīnijas kilometra tīrīšana no gaisa izmaksājot vien 30 latus dārgāk nekā no zemes. Un tomēr arī te daudz kas ir atkarīgs no pilota pieredzes un darba stila. Taču tā kā maksāts tiek nevis par stundām, bet reāli izzāģētiem kilometriem, īsti iemesli darbu izpildes stiepu garumā neesot. Var vien piebilst, ka dažkārt gadās, ka nozāģētie zari iekrīt vados, tad ar speciālu āķi tie ar helikopteru palīdzību arī tiek noņemti. Savukārt to, ka helikopters no tiesas ir efektīvākais veids, kā cīnīties ar bīstamiem zariem un kokiem mežainos apvidos, liecinot jau pieminētā zaru zāģēšana 1996. gadā. Kā es teicu, mēs Ventspils apkārtnē zāģējam pārvades līnijas. Un tas vērojums ir tāds, ka tomēr Latvijā pārsvarā ir skujkoki. Tanī vietā, kad tiek vertikāli apzādēt šis skujkoks, zari vairs jaunu zaru neaug, bet viņš veido tādu blīvu, tādu sienu. Tas nozīmē, ka jauniem zariem nepieaugot, šī siena palīdz noturēt arī tos kokus, kas, kā mēs sakam savā žargonā, kas nāk ārā no meža, tātad, kas var draudi iegāsties iekšā, tātad aiztur šī barjera. Veidojās, varētu salīdzināt kā ar dzīvžogu, tāds blīvs zaru slānis, kas īstenībā aizsargā līniju no iekrišanas kokos iekšā. Un tieši tāpēc mēs arī uzskatām, ka tas ir efektīvi mums šī vertikāla apzāģēšana. Noslēgumā var vien piebilst, ka zaru zāģēšana notiek tikai saulaicīgi saskaņotās vietās, un elektroenerģijas padeve darbu izpildes laikā tiek pārtraukta. Klienti par to, protams, tiek saulaicīgi informēti. Un ja arī kāds nav apmierināts, ka uz laiku jāpadzīvo bez elektrības, klienti tomēr pret to izturas iecietīgi. Mēs esam saņēmuši jau pirmās labās atsauksmes par šo trases tīrīšanu. Tātad viennozīmīgi uzlabojās elektroapgādes drošums klientiem, tad iztīrīt šīs trases, kas ir mūsu lielākais sāpju bērns. Un tehnoloģijas ir dažādas, neskaitot to, ka mēs tīrām no gaisa, mēs tīrām arī zemi, mēs frezējam šo te trasi. Un kā likums, bojājuma skaits šajās lietās, kur ir iztīrīts trases, samazinās. Līdz ar to mēs paaugstinām kvalitāti, paaugstinām drošumu saviem klientiem.
Izzāģēt 600 km, piekrītiet, tie tiešām ir ambiciozi plāni, un ļoti iespējams šajā vasarā vēl paskatīsimies, kā helikopteru pilotiem veicās ar tiem. Iespējams, ka tajā laikā piloti būs arī ar mums runātīgāki un pastāstīs, kā tas īsti ir vienlaikus vadīt gan helikopteri, gan zāģi zem tā. Bet mēs būsim atpakaļ pēc īsas pauzes, kad vairāk pastāstīsim par kādu skolu, kurā pat tiešām var izmācīties par lielas lidmašīnas pilotu. Nepārslēdziet kanālu! Tā nu esam atpakaļ, un nākamajās minūtēs dosimies uz kādu augstākās izglītības iestādi, kurā tiek apmācīti dispečeri gan Latvijas gaisa satiksmes vajadzībām, gan nozares uzņēmumiem citviet pasaulē. Tāpat šeit tiek apmācīti aviācijas tehniķi un loģistikas speciālisti. Bet par ko mums ir vislielākais prieks, pavisam nesen šo skolu absolvēja pirmie piloti, kas nu pat jau uzsākuši arī avio pārvadājumus Latvijas Nacionālajā aviosabiedrībā. Dodamies uz skolu. Rīgas Aeronavigācijas institūts ir viena no vecākajām augstākās izglītības institūcijām Latvijā. Mēs tajos ilgajos un garajos gados, kopš esam strādājuši, mēs esam sagatavojuši apmēram 40,000 speciālistus dažādās specialitātēs, dažādās jomās, gan aviācijā, kas saistīta ar aviāciju, kas saistīta vispār ar transportu, ar gaisa transportu, ar sauszemes transportu, ar jūras transportu. Tas ir sadalīts divos tādos lielos virzienos. Viens ir ar aviāciju saistīti, ciešāk saistīti, un otrs ir ar vairāk ekonomiskais virziens un vadības virziens. Ekonomikas un vadības virziens nozīmē to, ka skolā tiek sagatavoti gan loģistikas speciālisti, kas prasīs izplānot visefektīvāko maršrutu kravas transportēšanai, neatkarīgi no tā, kāds transporta veids tiks izmantots. Šie cilvēki tiks sagatavoti kā dažādi līmeņa vadītāji un vienlīdz sekmīgi varēs iekļauties jau esošā kompānijā vai arī dibināt jaunu, savējo. Taču mūs, protams, vairāk interesē aviācijai pietuvinātās lietas. Un izrādās, Rīgas Aeronavigācijas institūts sagatavo nevien aviācijas tehniķus un gaisa satiksmes vadības dispečerus, bet arī pilotus. Turklāt pilotus, kas jau šodien pārvadā, piemēram, Nacionālās aviosabiedrības pasažierus. Tas ir, protams, vairāk tās sapņu profesijas, tie ir mehāniķi, tie ir arī elektroniķi, tie ir dispečeri un visbeidzot arī piloti, kas ir mūsu tāda pēdējā svaigākā programma, kur mums šogad arī pirmie abiturienti ir, kas jau lido. Pēc Air Baltica pasūtījuma mēs esam sagatavojuši jau 8 pilotus. Daļa no viņiem jau strādā un darbojās komercreisos. Turklāt tie ir piloti, kas, protams, izturēja ārkārtīgi pamatīgu atlasi, taču uzsāka mācības tikai ar sapni par pilotu profesiju. Šobrīd vienīgie, kas piedāvājam tik tiešām līdz gala licences saņemšanai, ar ko tad šis cilvēks var iet uz aviokompāniju un pieteikties darbā un uzstākt veiksmīgi šo karjeru. Bet, kas interesanti, pilotu apmācība tikai daļai notiek šeit, Rīgā. Būtisks apmācību kurs tiek aizvadīts saulainajā Miami. Iemesls tam ir ārkārtīgi racionāls. Protams, ka tā ir lētāka degviela, pat vairāk nekā uz pusi lētāka degviela. Tur ir vismaz 300 saulainu dienu. Tur studenti var labi mācīties, apgūt lidošanas iemaņas. Bez tam tajā mūsu pilotu skolā ir nepieciešamā iekārta, lidmašīnas, helikopteri. Un līdz ar to tās visas izmaksas samazinās, arī apkopes izmaksas samazinās un dzīvošana tajā vietā arī būtībā pat ir lētāka nekā šeit. Tā kā kopumā sanāk tādā lielai programmai, apjomīgai sanāk ieguvums. Turklāt institūtā ir iespēja iziet gan tā saucamos kursus, kas sniedz konkrētās profesionālās zināšanas, taču var mācīties arī ilgāk un papildus amata prasmēm tikt arī pie bakalaura vai maģistra grāda. Koncepcija ir tāda, ka mēs dodam augstākās izglītības diplomu attiecīgajā specialitātē, bet bez tam vēl arī praktiskās iemaņas un zināšanas noteiktā specialitātē. Tātad pilotu zināšanas, dispečeru zināšanas, respektīvi gaisa kontrolas jomā, kā arī
tehniskās eksploatācijas jomā. Mūsu programmu arī tā īpatnība ir tāda, ka mēs esam orientēti uz vairāk uz tādām praktisko mācību sastāvdaļu. Un tāpēc arī mūsu studenti ir aicināti tie, kam taisni interesē iegūt vairāk šos te darba iemaņas un pēc iespējas ātrāk nokļūt savā izredzētajā darba vietā. Vesels 30 dažādus kursus piedāvāt tiem, kas negrib gari un plaši mācīties bakalauru vai tehniķu vai maģistra programmās. Esam droši, ka kādā no nākamajiem raidījumiem varēsim iepazīties arī ar pilotiem, kuri jau vizina nacionālā pārvadātāja pasažierus, kā arī varēsim pastāstīt par jauniešiem, kuri pabeidzot Rīgas Aeronavigācijas institūtu, sameklējuši sev labu darbu citvietu nozarē. Bet skolā nejauši sastaptais Gins, ko biežāk sastopam lidostā Rīga, tur viņš dienas aizvada Virzemes apkalpošanas departamenta vadītāja amatā. Gūstam apstiprinājumu tam, ka šī skola dod iespēju mācīties lietas, kas reāli noder reālā darbā. Tad, kad es atnācu šeit mācīties, es zināju, ko es gribu mācīties. Es tajā laikā jau strādāju tādā vidēja līmeņa vadošā amatā vadīt cilvēkus. Man bija saskara ar budžetu veidošanu, man bija jāplāno budžets nākošam gadam. Jādara tie darbi, kas ir nepieciešami tādam vadošam personālam, kas vada darbinieks. Kā rezultātā es atnācu šeit ar zinātkāru sajūtu. Es biju ļoti, ļoti izsalcis pēc zināšanām, es zināju, ko man vajag. Un ļoti apzināti to arī ņēmu. Zināšanas, kuras ir iegūtas caur šo augstskolu, to pārliecību par saviem spēkiem. Nevaram nepieminēt, ka institūtam ir arī labi panākumi zinātniskajā darbā. Turklāt ļoti labi izveidojusies arī starptautiskā sadarbība. Pat pagājušajā gadā mums bija tāda interesanta konference, zinātniskā konference, kas tika organizēta uz mūsu institūta bāzes no Starptautiskās civilizācijas aviācijas organizācijas ICAO. Eiropas reģionālās aģentūras direktors Almeida piedalījās tajā konferencē, un viņš novērtēja labi mūsu programmas, ne tik vien aviācijas, varētu teikt, kontrolas jomā, bet arī aviācijas vispār jomā. Мы сотрудничаем с такими известными организациями, Европейская организация Евроконтроль, другая организация, скажем, государственное предприятие аэронавигация, Казаэронавигация, Республика Казахстан, и с другими предприятиями. Здесь мы решаем вопросы по совершенствованию методологии и методики подготовки специалистов в авиационной сфере. Это диспетчеры, это специалисты по связи, это другие специалисты авиационные. Это первое направление основное. Второе основное направление – научное производство, как я уже сказал. Здесь мы разрабатываем проекты по заказу авиапредприятий. Pēdējais, ko mēs tagad darām, mums ir ļoti laba sadarbība ar Kazahstānas Republiku, ar Kazahstānas aeronavigāciju. Mēs tagad pēdējā laikā viņiem esam sagatavojuši 400 speciālistus dažādās nozarēs, kas saistīti ar aviāciju. Un bez tam piedalāmies arī zinātniskajā darbā, Kazaero projekts, kas saistīts ar ģeodētiskās sistēmas ieviešanu šajā jomā. Lieki piebilst, ka šī izglītības iestāde nodrošina arī ērtus sadzīves apstākļus un labu infrastruktūru visu lielo zināšanu apgūšanai. Un gribas ticēt, ka šī nebija pēdējā reize, kad mēs apmeklējām Rīgas Aeronavigācijas institūtu. Bet nu gan pienācis laiks atbildēt uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Atzīsimies, pēdējo mēnešu laikā esam saņēmuši nevienu jautājumu, kas saistīts ar apdrošināšanu. Tā arī Sarmīte šobrīd ir neizpratnē, kādēļ ceļojumam polisi viņa var iegādāties gan par 2, gan 52 latiem. Tas arī būs pirmais jautājums, ko skaidrosim. Medicīnas izdevumi, transportēšanas izdevumi un repatriācijas izdevumi. Šie 3 riski ir faktiski visās polisēs. Arī, ja būtu par 2 latiem, tad līdz polises limitam tas tiktu atlīdzināts. Te arī viens no pirmajiem āķiem – polises apdrošināšanas summa.
kas vienkāršā valodā nozīmē to, ka ja notiks kāds apdrošināšanas gadījums un izdevumi, kas būs radušies, piemēram, jūsu dzīvības glābšanai, izrādīsies lielāki nekā paredz apdrošināšanas summa, atlikušie ārstēšanas izdevumi būs jāsadz no savas kabatas. Tomēr jāuzmanās, jo siltajās zemēs jūra ir silta, okeāns ir silts un ļoti gribas pabradāt. Un ņemot vērā vietējo zivju populāciju un faunu arī attiecīgo, ir gadījumi, kad cilvēks ir tiešām uzkāpis uz bīstamām zivīm, ļoti indīgām. Un tad, ja uzkāpis tādām indīgām zivīm, tad tās medicīnas izdevumi, lai pirmkārt būs ļoti lieli, otrkārt, ja tas ir bijis kādā eksotiskā salā, tad vēl ir cilvēks jātransportē ar steigu, lai varētu viņu vispār glābt. Un iepriekš sacītais ir nevis tukša baidīšana, bet uz reālu dzīves atgadījumu balstīts stāsts. Tas bija, ja nemaldos, Taizemē, uzkāpa uz akmeņzivs un kopējā summa bija aptuveni 15 līdz 20 000 eiro, ieskaitot medicīnisko transportēšanu un medicīnas izdevumus slimnīcā. Pati lētākā apdrošināšanas polise būtu nosagusi 5, varbūt 10 000. Pārējais būtu jāmeklē pašam, taču īpaši uzmanīgi esot jāizvērtē, kāda polise tiekot pirkta, dodoties uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur ārstēšanās izdevumi ir būtiski augstāki. Piemēram, kāda pēkšņi ar gripu, diezgan smagā formā, bet tomēr gripu saslimuša bērna ārstēšanas izdevuma Amerikā izmaksāja ap 50 000. Tādēļ te arī nākamais moments, kam apdrošinātājs vēlas pievērst uzmanību. Pārbaudiet, kādā pasaules reģionā konkrētā polise darbosies. Teritorijas ir sadalīts 3 lielās grupās. Ir Eiropa, ir visa pasaule un visa pasaule izņemot ASV un Kanādu. Tas ir polises segums. Polise ir spēkā Eiropā, bet cilvēks izdomā, es aizbraukšu tālāk uz ASV. Viņš kaut vai iekļūst ceļu satiksmes negadījumā, viņam ir ilgstoša ārstēšanās slimnīcā, bet medicīnas izdevums, kas ir ASV, nesedz, jo polise ir spēkā tikai Eiropā. Un otrs ir, ar ko no kā ir atkarīga cena, ir kāds ir mērķis ceļojuma. Vai tā ir atpūta komandējums, aktīvā atpūta kāda, jeb kaut kāds augsta riska sporta veids. Te jāpiebilst, ka tai pašā pludmalē vai viesnīcā var gadīties arī citādas ar veselību nesaistītas ķibeles, un arī šajā gadījumā pavisam lēta polise var nebūt glābiņš. Biežāk nākas saskarties, ka tiek nejaušām kaut kas sabojāts viesnīcā. Pludmalē ejot var nejaušām uzkāpt kaut kam, kaut ko sabojāt, aizskatījies, uzkāpt turpat noliktam windsurfinga dēlim, sabojāja buru. Tāds gadījums arī ir bijis. Neapdrošinātais tādā gadījumā kompensē un atlīdzina trešai pusē zaudējumus. Šis civiltiesiskā atbildība neatiec uz automašīnām, nomas līgumiem, automašīnu un tādiem. Jo tur jābūt vienmēr ir oktas līgumam un mašīnai arī pašai ir jābūt apdrošinātai. Un te arī esam nonākuši līdz vēl vienam būtiskam faktoram, kas daudziem varētu būt pārsteigums, bet kas ir pieminēts polisē. Tā nekompensēs izdevumus, arī ārstniecības izdevumus, kas radušies alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Ar alkohola reibumu ir pavisam vienkārši. Var dzert līdz tam apmēram, ar kādu ir atļauts attiecīgajā valstī, kurā atrodas vadīta automašīna. Ja ir 0 promils, tad ir 0 promils. Ja ir pieļaujams vairāk nedaudz, tad ir vairāk. Bet es vairāk vēlos uzsvērt, ka tiek izvērtēta cēloņa sakarība. Piemēram, brauc kā pasažieris taksometrā, un, lai arī es pēc labas ballītes brauc uz viesnīcu atpūsties, taksometrs iekļūst avārijā. Ir konstatēts alkohola reibums, labi, pamatīgs alkohola reibums, bet pats pasažieris jau nebija vainīgs, kad taksometrs iekļuva avārijā. Līdz ar to tie gadījumi ir tādi, vai ir alkohola reibums tieši saistīts ar negadījumu, kas ir radies, vai arī alkohola reibums ir bijis, bet negadījums nav bijis tiešā cēloņa sakarībā ar šo alkohola reibumu.
Turklāt ceļojuma apdrošināšana kompensē neparedzētus tēriņus, kas radušies ceļojuma laikā, un tas nozīmē, ka pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas, atgriežoties Latvijā un turpinot ārstēšanos šeit, apdrošinātājs ne par ko vairs nemaksās. Bet noslēdzot tēmu par to, ko apdrošinātājs kompensē un kādā apmērā, mēs, protams, aicinām doties ceļojumos un doties tieši ar lidmašīnām, taču droši paliek droši, izvēlētajā apdrošināšanas polisē aicinām ieskatīties. Bet ja nu kas nelāks atgadās, labāk ar savu apdrošinātāju tomēr uzreiz arī sazināties. Diennakts telefona numurs, jebkurā laikā var zvanīt un interesēties, ko darīt konkrētā situācijā, ko vislabāk ieteikt. Mūsu darbinieks noteikti atbildēs uz tādiem jautājumiem. Kā jau minēts, apdrošināšanas polises cenas ne tuvu nav vienīgais ar nozari saistītais jautājums, ko no jums esam saņēmuši. Tādēļ jau nākamajā raidījumā tēmu turpināsim, un tad mēģināsim noskaidrot, kā un vai vispār apdrošināšanas sabiedrības palīdz, ja lidmašīnas reizes tiek atcelts, pārcelts vai notiek vēl kāds ķibelis. Bet par to jau pēc nedēļas. Lai jums ir jauka šī nedēļa, un ja jums ir kādi jautājumi, kas nav saistīti ar apdrošinātājiem, protams, arī tos gaidīsim savā e-pastā lidojumplanz@lidojumplanz.lv. Bet nu gan viss, lai jums ir jauka nākamā nedēļa. Ar tikšanos ar tā!